Mīļie draugi, nu vai nav pasaka? Nu vai šī nav tiešām īsta pasaka, kur var pastaigāt ārā, izbaudīt šīs skaistās ziemas dienas. Šodien ir darba diena, bet neskatoties to, ir iespēja iet staigāt, izbaudīt, papriecāties. Un tādā pašā laikā apvienot arī ar savu darbiņu. Draugi mīļie, tie, kas vēl domā, nevelkiet laiku garumā. Laiks iet pret jums. Kamēr jūs domājat, tikmēr mūsu kompānijā cilvēki pelna. Viņiem jau nāk naudas, smukas naudas nāk. Tie, kas vēl aizdomājās, ko darīt, ticēt, neticēt, protams, tā ir jūsu katra izvēle, bet es no sava piemēra varu pateikt, ka šī tiešām ir unikāla kompānija. Šeit ir padomāts par jebkuru parastu cilvēku. Tieši šiem parastiem cilvēkiem šī kompānija ir domāta. Jāpamācās būs, jāpalasa būs, jāpaklausās būs, bet tas ir pieejams jebkuram. Kā jau teicu, mums ir ļoti daudz pensionārīšu, ļoti daudz. Tie, kas nevar izdzīvot no pensijas līdz pensijai, viņiem, domājot, arī nebija bailes no sākuma. Protams, tas mums visiem ir. Visiem, ikvienam parastam cilvēkam bailes ir saistīties ar internetu. Jo ļoti daudz negatīva nākuši no šās internetu platformām, no visādām kompānijām. Kā bija minējis 90% kompānijas, tie ir blēži. Tie ir krāpnieki, jā. Bet mūsu kompānija ir tās 10% skaitā. Padomājiet, lūdzu, izanalizējiet, nākat pie manīm telegramā. Es jums sniegšu visus iespējamos bukletus, pamācības, došu iespēju paklausīties video zvanus, kur stāsta, kā veidot savu biznesu, kā veidot savu komandu. Jums tas viss būs pieejams. Tā kā, draugi mīļie, nevelciet laiku. Nākat pamēģiniet, par to jums nekas nav jāmaksā, par to jums neviens pēdienu nedos. Vienkārši nākat un painteresēties. Un tad jūs izlemsiet. Bet varu pateikt tikai tiem, kas domā, tā taču matrica, tā ir piramīda, tā ir visādi tur lahatroni, bet nē, draugi mīļie, šeit ar piramīdām vispār nav nekāda sakara. Jo piramīdu veido admins, kurš paņem savu naudu un aizklapē to cieto bodīti. Šeit tā kompānija, kurā es esmu, pastāv jau 8. gadu. Un šeit viņu pārbauda, gada beigās viņu pārbauda. Lai dabūtu nākošo licenci, nākošo certifikātu, gada laikā jābūt visam ir godīgam, caurspīdīgam, pieejamam, redzamam. Un tad tikai kompānija dabūna jaunas atļaujas. Tā kā, es teiktu, es negribu nevienu nepierunāt, ne kaut kādu, kā lai jums pareizi pasaka, uzrunāt tos, kam neinteresē. Nē, tas nav mans mērķis. Mans mērķis ir cilvēkiem dot iespēju gūt finansiāli stabiliem. Es ļoti gribētu, lai katrā mājā ienāk šis projekts, lai katrā mājā tiek veidots, vairāk vai mazāk, bet patstāvīgs finansējums. Esat saprātīgi, nelienat jebkurā kompānijā, kamēr jūs neesat viņu pārbaudījuši. Jo joprojām mums krāpnieki uzdarbojās apskaužami labi, pēdiņās. Tāpēc neļausim viņiem ņemt virsroku.
par kompānijām, kuras tiešām ir godprātīgas. Un ja šī kompānija sniedz iespēju parastiem cilvēkiem sākt kaut ko pelnīt, kaut ko mainīt savā dzīvē, varbūt nepalaidiet tādu iespēju garām. Nākat pie maniem telegramā, kā jau teicu, blakus manam video aplītī ir mana profila bilde, nospiediet uz to. Atversies telegrams, kur jāievada ir mans lietotāja vārds ar angļu burtiem, kurš rakstīts, un jūs nonāksiet pie maniem telegramā. Un es jums tur tiešām sniegšu visus dokumentus, visas pieejamās informācijas, kas tik vien ir šai kompānijai pieejams. Jums tas viss būs iespējas dabūt. Uz tikšanos, draugi!